Atceries tos divus kādus random džeks, kas brauc ar močiem, kur iedeva man un Valteram pabraukāt ar močiem. Šodien ir pienākusi tā diena, kad iedosim viņiem izbraukt ar riteņiem. Šitas ir daudz sarežģītāk, daudz dārgāk, daudz neparocīgāk nekā ar močiem braukt, tāpēc bija diezgan sarežģīti šito izplānot, sarunāt, tāpēc lūdzu novērtē. Mēs ļoti centāmies, braucam uz Indoru. Tas viss tiek izpildīts slēgtās vietās ar profesionālu uzraudzību. Labdien! Labdien! Esam ieradušies. Es tikko sūdu savu arī. Ko tu izdarīji? 3-6. Tas jau no sūda. Ja būtu kaut kas aplēs. Vietā? Privāti mājā. Nē, slēgtā vietā. Nu tad jau vispār nav ko mīļas. Arčīs nevar atļauties noslēgt ceļus, tā kā neticēt, ka viņš saka, ka tā ir slēgta ceļa. Ja būs ir cilvēks, man uzpacēja kurpus, lai braukāt. Jā, pilnīgi savas vantas tīrdēt tevus. Es vispār esmu atnesis savējās ķipi, ja negribu. Reku man ir. Nu, reku, varbūt šitas negrib bojāt savu. Man pofīgi. Naudas kaudzēm brāl. Tā ir uzsvumā bišu. Robert. Kroči, izgriez Robi, ķipā, ka viņš šitāds stāv, uzliec thumbnailā un pieliec tad to viņa e-pastu klāt. Jā. Noplago numuru vienkārši. Fuck it. Tad kāds tev... Pastīsimies, cik ārčiem Tā ir čīs tev Robi uzrakstīt. Nē, pastīsimies, cik ārčiem ir aktīvi ties sekotāji, nebūt skatītāji. Nu jā, bet Roberts jau grib, lai meitenes zvan, ne jau puiši. Vai puiši arī? Tu esi mainījis. Vienkārši. Tu esi mainījies, tu esi Robi mainījis. orientāciju? Jā. Jā, ir 2023. gads, tas ir pieņemams. Es neesmu mainījis savu orientāciju, es atvainojos. Tieši. Kaut kur es biju. Tu tur arī esi? Mots, vai ne? Jā, Jā, es tur. kaut kur bija. Jā. Es tikai nezinu, kur. Skaidrs šādi. Tas ir Pauls. Tas ir Pauls, jā. Atbrauc ar ričkiem braukāt un meklē mots pie sienas. Bet, protams, Kaut kas dziļi sirdī jau Es jau gribu Reku, ja kāds es esmu. Vakar, tas vakar. Vakar počējāmies. Taču tu biji bez šīs sienas? Nē, nu varbūt tu biji zemā. Kaut kur biji, tu kur apakšā pie divas sienas. Nu, varbūt. Es tur biju kādreiz kaut kur. Tavs ops. Jā. Enemies rekur ir. Tu nevar likt to video, kā tas būs. Uztaisīsim drāmu vienkārši. Tā, lai tas rāds kopīnās. Nu, man patīk, kā viņi izskatās. Es gribētu būt coach. Es būšu fīs. Nē, vai tas nebija kā bija fīs. Mums te coach ir. Nē. Nu tā. Ūdens galva. Reāli, es neesmu redzējis, ka nekādam tā ķiveri nedara. Tu reāli grūti uzsviest. Bet jums bija manējo ķiveri. Jā, what the fuck. To jau tu Es paregulēt. bišķi naudzot, bet es nemāku. Šitā nav raķešu zinātne, tā kā ar moču ķiveri. Kas tur vizots caur diviem, caur vienu gatavs, viss? Nu, bet kas tur šeit? Pavelc un visi gatavi. Pagaid, nē, es gribētu parādīt situāciju, nu, pieņemsim, ja tu esi BMX riders. Tātad tu apbrauc uz treniņu. Obligāti jābūt mugursomai. Es rādīju, kā runā. Special gearbag. Beidzot jautāt. Vai? Es rādu un tu runā. Bet man interesē, es vienkārši esmu jauniņais, saprot? Nu, jā. Mēs tev arī pastāstījām. Jautājums uzdos, kad es būšu pabeidzis stāstīt. Nē, jums jāsāk jautāt. Ar treneru backflips ir grūts triks? Cik daudz punktu dod pa backflips sacensībās? Kas ir, ja kāja pieliek? Jā, vot šī tāda jautājuma. Dabūs pa purni, ja tu kāju pieliksi. Rādi, kas tev ir. Tu atbrauc. Reku tev sārgi. Nu, šitie man vecie, bet nu... Stāst. Tātad, kas mums ir vēl vajadzīgs? Bet obligāti vans mugursomai jābūt. Un jākarājas ir manas kurpēm. Jā. Tas ir manējās. Jūs klausieties tā. Tā kā jūs esat diezgan profesionāli, Džeki, reku mums ir šitas. Tas ir, ja jums sasvīst plaukstas. Dibens. Johnsons break. Ok, ja jums sasvīst dibens, tad jūs šito izmantosiet. Jūs uztaisīs normāli uzpūderēs. Šis, ja jums, nu, tagad ir mīnus un varbūt deguns bišķi tecēs, tāpēc, nu, noslaucīt dirs.
Un reku mums ir pilnīgi viss vajadzīgais, lai ritenis attaisītu. 4 seškāns un spieķi atslēga. Kāpēc motokars nav tik viegls? Ir. Viss ienā mugursomā. Ir mehs vienkārši satais, pašam nekas nav. Šitas ir motokros. Jā, bet tu varētu braukt ar vienu mugursomu un saskrūvēt moci? Nē, tu nevari. Tātad ģerbieties. Tu parādi, kas te ir pa sargiem? Nu, reku man ir. Tev ir tādi, kas jāvāk virsū vai kas pāri? Šitādi man arī bija kādreiz. Tādi visiem nestraucēs King Kong. Šautauts visiem, kas zina pa King Kong. Tas ir visiem Šitie ir normāli, viņi ir saglabājušies. Man, šitie ir smuki, bet es viņus bišķiņi izšķaidīju Polijā, tāpēc Tas bija video? vienīgi posties. Šitie ir... Vairs man viņi nedara. Mēs šie tā valkam. Ceļu vienkārši pa jau, tāpēc tev video. Tad man ir liela izvēle ar potīšu sargiem. Kurus jūs vēlaties? Viņam būs traki, ne? Man nav, Es jau man nav pieteicos citu. pie Valtera. Tev nav citi? Nē. Kāpēc tev nav no tavas pandabai viss, kas tu neesi ritīgā dripā fake? Tāpēc, ka neesam ekspozojuši. Jā, nevar. Man liekas, ka Matīsam jāvalk ir zem biksēm. Bet... Es varēju zembiksēt. Viņi nestaipās. Kāds nestoipās? Uzstiepsim virsū, būs labais. Varēs. Kroči, es varu Valteru. Uzstieps. Pamēģinās. Tu zini kā, ka esi maziņš man tā cēla iekšā tā kratīja. Varēsim viņu attaisdarīt. Šitas ir šinerim. Jā. Un tas ir cēlīgs. Man ir Lai vispār ir tāds iemesls tev. special livery apens. Nefilmē tagad. Man jāsakārtojas. Tas arī no Pandabai pasūtīt. Paļa vēl pēda vairs Braukt vajag. Viens rožu lauks apkārt čekam vienkārši šo pipelīt. Jā. Tu nav augstu kājām. Te jau apsildānā un grīdi, jā. Nē, tas jau nezinu, bet te ir Man arī plus robi. 25 iekšā. Jā, caur video jau tu nejūt. Viņas arī apsildām. Mēs jau esam pieraduši pie augstu, tomēr ziemā arī braucam. Nē, pieskaries te, viņi visi ir izšķīduši. Gan jau. Derēs? Nu, derēs. Cēl jau tu neatsitīs. Kas te jādara? Tas Matīsam tā kā vajag. Kā piemēram. Rekto, Kur es redzu? Šitajā. tu ej liec caur kājai. Left. Nē, right, šitam jābūt iekšpusē. Šitas tev aizsargās kājas. te jau. Kā tas ir stabili labais, tāpēc, ka ārpusē šis nekad nebūtu šitas ten. Kā tu izlasīji no right, left? Tur jau rakstīts, man liekas. Nu, tas ir L ir izmērs. izmērs, jā. Cik stingri jāvelk? Jā, nu kā tagad. Kur tu viņu aizāķēs? Tad viņam tā slidēs lejā. Nenormāli. 19. Viss tur būs injuries, ja nevarēs neko braukt. Opā, būtu paņēmuši motokrosu sārgus līdzi. Parīt vienkārši. Būtu ļoti grūti. Es varu pamēģināt tagad uzvilkt. Nu, mierīgi. Bet tev nebūs jābiks, viņas izteipīsies. Nē, tā kā Tas jau Pandabai, ko tu Mūsdienās, šitās nav, pasties. Šitās nav Pandabai. Kas tas ir bērška? Nu, bērška vēl labāk. Tā būtu labāk no Pandabai pīdis. Robs tika aizvainots izstījās. Es nesapratu. Šitam jābūt ārpusē. Jā. Normāls. Otrādi. Tev vajag aizmirēt to tur, jā. Tā ir tas ir Šis ir otrādi. Tas ir, lai to ahilē neatsist. Nu, atsitist jau atsitīs. Jā, bet viņš mīkstāks būs, jā. Šis notiek tik ātri viss. Nē, nu, motokursā iet ilgāk kaut ģērbties. Protams. Nē, nu jums gāja ilgi. Es parasti kaut kā, es varu reāli, esmu vienreiz kavēju braucienu, bija jāmauc uz braucienu kaut kādās 5 minūtēs Tagad tu apģērbos. neesi gatavs. Man tā apsildāmā grīda vajag kājas dedzina. Kur ir vieglāk? Nē, šitie vairāk izjāt. Es domāju, ka jābrauc. Šitos es lietoju pirms es atmetu viņus. Bet viņiem nav. Ok, nē, es saprotu, ko jūs teicāt. Pagaid, man ir bišķi jāsaprot. Ot, reku, viņš tagad jutīs, kā bija ar viņa Jā, sargiem. mums jāvāk bija. Tikai Šitā laikam. Nē, tev jātāķē viss tās. Kas? Jā, viss ir vaļā. Viss šitie. Good luck, have fun tagad vienkārši. Ui. Galais, ui. Nē, Rob, tev Tur ir tā kā kurpē vēl arī, vai ne, pa vidu šitas ten mēlīt, tā kā Jā. ir. Tā tev jāizvalk ārā. Tev viņai jāiet te tā uz augšu, tā kā kurpē, reku jābūt. Te? Uz otru pusi. Jā, tieši tā, rekā saprat. Tie zābaciņi, sienamie.
Tā. Bet tu viņus nesien ļoti stingri sien viņus tā, ka viņi tev vāji. Jā, jo tev asinsrit Kāpēc beigsies. šitam jābūt? Tā, lai neizmirst. Tas, lai tev tā kā potīt stipriņi, lai tev viņi nelokās baigi. Nu, tā kā zābaka vienkārši. Tā vēja. Un Robs izskatās pēc profiņu un labi, Matīs jau arī. Tu kā boks kaut kāda. Kickboks. Kickboksē ir riktīgi. Kickboxers. Man nepatīk, ka internetā tagad būs man plikumi. Nebūs jau. Viens rožu lauks tikai būs. Ne, bet šito kā es ģerbjos tagad. Rītīgi var redzēt, jo tu esi palikt. Tu esi nenormāli. Jā. Tu domā, ka tev mazās no tevs uzreiz aizmuks. No, tagad sākās interesanta daļa. Kā jāsavalk tās višas tropas. Kaut kas nav laikam. Matīs redz, bet viņš jau var nezinu. Ko? Es esmu apģērbi. No, jā, šito jau grūti ir, jā. Es arī nezinu īsti līdz galam. Es varētu, bet... Reku pāri priekšai, Jā, priekšai un tagad uz zem sāni papējuši. Un uz augšā, jā. Nu, easy. Tad tas pats ar otru. Nu, pārāk cieši nē, lai tev nav asinsīt beidziet. Man tur, man liekas, nepildīs savu funkciju. Nā, ja godīgi, mēs taču to liekam vienkārši, tāpēc, lai mums būtu smieklīgāk. Kādreiz bija, ka nedrīkstēja svētdienā braukāt. Negribēju. Tas ir no manis vienkārši izdomāts. Valters. Jā, tas ir reāli no Tas nav manis. BMX-ā, tas ir Valters. Jā, es vienkārši trīs svētdienas pēc kāds izšķīd un tad... Sapratu, ka sēdienā braukā. Jā, es vēl joprojām nebraukāju. No tas šim brīdim nebraukāju. Es tikai sacensības svētdienā, tas arī viss. Tagad es esmu... Oficiāls skaters. Nē, es jūtos kā kiborgs, kā Valters teica. Ko? Tik Teica traki? Es esmu Nē, man tā biks tā nestaipās. Šitām ir vispārībā, tu tā ir saģērbies un pietupies. Un pasaka, ka tu vari tāpatās pietupties ar motocross apģērbu. Iedomājies, tu šitāds var mierīgi paskriet, a mūsu forum nevar paskriet viņu. Nu, var, bet šitā tad... Nu, posties. Tā kā profesionāli. Man šitas ir bijis vaļīgāk, laikam. Redz, posties kaut kā pietupties. Profesionāli. Jūtos droši šitā ķiveri. Tāpēc, nezinu, man gribās, lai man te kaut kur... Man arī gribās, lai kaut kas vēl, acīgi priekšā. Sarunā, es vairs negribu tās, tagad piešķiļu klās, bet es nezinu kā, kā tu vari būt tās, es no tevis tik tālu, es vairs negribu tās, tur es pa gabalu jā, ja tev uzspridzinās, tevis atedzinās, es vairs negribu tās, tur es pa gabalu jā, ja tev uzspridzinās, tevis atedzinās. Valter, kāds tad mums ir šodienas plāns ar Robertu un Matīsu? Mums nav plāns, bet es domāju, moksim tā kā mazajiem. Sāksim te, tur, tad iesim tur, un tad jau tur, un pāri visam. Ļoti vienkārši. Nu, tas ir... Lielo rampiņu laiks? Tas ir grand finālē nobraukt lejā no tā. Nu, dāv tev... Dāvi! Nice! No kur es izraudu dāvs? Nē, nu tā paskaidro sev tagad. Es nezinu. Kur te ir dāvs? Es gribēju teikt, Robert, tev jau ir pieredze riteni braukt, tad jau tu varēsi no tās lielās mierīgi nobraukt. Bet nu mēs nestamies šobrīd uz to tavu pieredzi. Mēs ejam visi kopā. Jā, mēs ejam visi kopā. Jā, Man nav pieredze vispār. Achievements vajag. Jā. Pirmais līmenis, otrais līmenis. Es vienmēr sīkiem saku, jābrauc no turienes beigās treņu bājā. Es domāju, ka no turienes jūs varētu. Neviens vēl nav nobrauc. Nē, zinu, kā jūs varētu ielikt. Jā, ielikt iekšā tur tā, tas būtu nice. Ir fināla līmenis. Tu uzliks augšā un ieliks iekšā. Galvenais, Tur vispār var uzlikt augšā? Mēs neko jums neliksim darīt, ko mēs nevaram. Mēs tā varam izdarīt. Ķipa uzlikt tur augšā? Jā, uzlikt augšā un ielikt iekšā. Neviens to nelikt, tas nav nekas tāds. Man Galvenais, tas izskatītos labi. Tu komentēt, oh my god! priekš Es gribu lecot iekšā. aiziet. Tur tā ir tas tur? Tās mazās rābas? Nē, tas jaunais kaut kāds tur bija, ne? Jā, tur bija Jā, tās. bet to jūs toču nebrauksiet. Siģī! Siģī, bļaļ! Labi. Viņš jau neuzfilmē. Redzēji, viņš vienkārši uzlēc. Viņš tur uzlēc augšā vienkārši. Es neredzēju. No riteņa. Es neredzēju. What the fuck? Tur arī var augšā uzlikt. Nā, Džeki, pisamies uz to pusi, sāksim sildīties. Labi, joks un malta. Tā, Džeki, šodien nopietni. Robim jātais flips ir.
Jau gatavs. Tad Matīs taisīs. Robs flip. Paga, nē, Robim ir iedots jau ir uzdevums, bet Matīs mēs vēl izanalizēsim. Man žēl, ka man tas uzdevums. Kā man progresē? Jā, progresā, tad mēs varēsim saprast, kas viņam būs jāizdara. Kā jūs zināt, kā es progresēšu? Mums neinteresē, kā tu progresē, tev vienkārši mums jātais flips. Pieredze. Pat ja tu nevari nostāvēt uz Riču, tev flips ir Nē, tik jātaisa. daudz jau mēs zinām, ko viņš var. Flip, jā. Nē, jā, labi. Es šeit tomēr esmu uzaudzis. Dažus Ko gadus. tu vispār mīli? Dažus gadus. Jā, viņš šāds, dažus gadus. Es nezinu, vai dažus gadus. Nē, ko tu Daži ir. divus gadus. Divus tu Divus nonāc. Pāris. Tas ir daži arī. Daži ir 3 un vairāk. Gimnāzijā meklē latviešu skolu. Valter, tu kaut ko parādīsi viņiem? Pirms cipa mēs sāksim? Es nezinu, ķip kaut ko rādīs. Nu, mēs jau nedarīsim tā kā Robs, mēs esam humble, mēs neplantosim saviem šoviem. Ko ejam parādīt mūsu mājas. Kur mēs esam, kas šitas ir? Vudvārdā, Latvijas. Vai mēs esam? Latvijas. Vudvārdā. Tas ir tā kā tas vidaks. Nu saka, Matīt. Nē, parādīsim, kur mēs trenējamies. Mēs esam Latvijas Vudvārdā. Kur mēs bijām? Paldies, vai? Šis nav Latvijā lielākais indors? Nē. Es nezinu vispārībā, neviens nav tāds. Šis ir labākais Latvijas indors. Noteikti, jā. Nu, šeit ir, jūs redzat. Kā jūs domājat, kā šo sauc šo visu rampu? Ļoti vienkārši, man liekas. Pluspunktiņš. Jā, pluspunkts. Eksāmenis gandrīz nokārtots. Kā šito sauc? Siena. Pareizi. Jā? Nu jā, bet labi, ir ejam tālāk. Man šeit ir otra pusī. Otra pusē, vai? Robim patiks. Roberts, Lūs, 43 vai ģimene. Ko tu varētu? Es nezinu, Backflip? Te varētu pārlikt, ne? Nē, man liekas, ka nevarētu. Viņi varētu pārlikt. Es aizlēktu un es tur nosāstu. Uz plakata. Nu? Tas arī viss, tas ir mūsu indors. Šautot Sevenam. Nu, kur ejam tālāk? Ko daram tālāk? Viņi rādīs savu sildīšanos. Jā. Nē, Animents. Latviešu Animents. Jā. Mēs 5 vingrinājām. Viens parāda, otrs otru. Jā. Un rāda otru. Tā es nekad nedaru. Šis labs. Jūs redzat? Pagaid, šitas te. Archie style. Aizguvums no Artūras Virdzinieks YouTube channel. Atdeve jau Cik mums jau bija? 3? Tā, tu nevaram motokros laura izdarīt. Tagad kurš var augstāk uzsist roku tur? No šīs līnijas, ieliec tā kā pie ārta. Nē. Viss jau būs no tās līnijas. Jā. Tas jau būs no tās līnijas. Es jau viņai pārskrienu. Pasvaries un aiziet. Cik vien augstu var? Mēģini tuvāk man. Pārliecinoši Matīs uzvarēt. Tu izkrāmējušies uz ķērdoku. Un šajā uzdevumā pārliecinoši uzvar Matīs. Paldies visiem sveicējiem un atbalstītājiem. Šis bija tiešām sarežģīti. Ņemat riteņus vienkārši netiks sūdz nodarboties. Dāj. Tas vienkārši paņem un kapā. Džeks rādīt, Džeks šitā ten pabraukājām, jā. Es gribēju ar to riteni. Tā bija bremzes. Tu teici, ka tev ārši ritenis patīk. Es teicu, ka es gribu lielāku. Aiziet! Robertam kreisā kāja priekšā, let's go! Jo, uz mūsu pusi brauc. Nice. Mums tas ļoti interesē, tāpēc, ka mēs uz to pusi braucam un ļoti prieks redzēja, ka kāds vēl brauc uz mūsu Jūs pusi. skariet, kā jādara. Te jau viss par to mēs runājam, ejam. Viss, tak pietiek, davai. Matīsam jau te grūti paliek izlaist. Tas var.
Ejam. Kas te tagad notiek? Es te atnācis bremzēt. Tagad ieliec kadru to, kur viņš bļodā teica, es gribēju to rīt, tad tam ir bremzes. Klusumu, kad es stāstu uzdevumu. Kas es esmu? Coach Arturs. Bet vispār es? Koč Ainās. Stāsti. Runā. Uzēk, 20 piepumpiens. 20. Tur reāli izstāst, ka ir šķīps tā. Kur nav šķīps. Pirmais uzdevums šodien. Jūs nobrauksiet lejā pa šito rampu, un uz tās rampas jūs apgriezīsieties. Bet ne jau nebraucat taisni augšā. Es biju domājis, ka viņi apgriežas uz tās rampas, nevis uz melnu. Jā. Uzdevums šodien nobrauc pa melno un brauc tur, kur ir koks, un brauc tur slīp. Un braukt apakaļ. Slīpi, un tagad vajag kaut kādu ar višķiņu ielikt no tevi, kad tu slīpi brauc. E46, 1.6 dīzels. Es būšu pirmais, jo es zaudēju skriešanā augšā. Viņš jau zina. Institīvs. Man jābrauc atpakaļ? Es nobraucu un apgriežos. Nē, mēs parādīšu. Stāv mierā. Pagāj, es jau skatu. Tas jums ir jāizdara tagad. Tur izēju, viņš arī gandrīz nenobremzēja. Gāja Roberts. Vēsā mierā. Un augšā. Tāds nebija uzdevums, bet labi ir, okei. Ko mēs te darām vispār? Davai? 10 no 10. Soft vienkārši. Lai Džeka lec softā uzreiz. Lai viņi nobrauc te no tejienes, tur no... Nu, es parādīšu kā, bet tā ideja tāda. Nobrauc te, pa Reiziju un uzbrauc augšā tur. Taisni jābrauc lejā. Bet skaties, kā viņš pedājas liek. Cerams, ka es tur augšā nobremzēju. Te jau 10 no 10 nav ko vispār piebilst. Pirmā diena uz riteņa vienkārši 10 no 10, kā viņi brauc. Tas pats tikai apakaļ. Reiku mūsu draugi tur tā. Man nepatīk braukt lejā ritīgi. Es justos drošāk, ja man būtu bremzes, jā. Bet es neesmu atbraucis, tad bremzēju. Vai? Jāiedras, kas pareizo pusbrauc, tad varēja redzēt uzreiz un drošāk. Esmu gatavs. Augšā? Augšā mums jābrauc? Jā, tur, kur Valters. Bet tu brauc. Var braukt? Viņš baigi tur sabremzēja man. Robert, kas notiek? Matīs pirmo reizi. Pieredze nozīmē šitik. Cilvēks bez pieredzes parādīja kāds jādara. Jā, volantē tici. Jo, bro. Man ir skroba, ka es neizpildīju uzdevumu līdz galam. Vismaz es šeit uzbraucu atpakaļ. Uztais tagad. Nu, es braukšu šā tūlīt. Reizstartē level. Gandrīz jau nosūtēja lejā. Es gribēju teikt, nu tā knāp. Prieka emocijas izdalās. Nu, es domāju, softs. Softs, pēc tā... Nē, nu labi, varam, lai tev uzbraucējuši augšā. Nu, tā kā pa koku. Jā, nu lejā neliksim no tādā braukt. Tagad klausiet. Jūs te nobrauksiet pa melno lejā, uzbrauksiet pa melno, nostāsties tur un pa vienam mēģināsiet uzbraukt te augšā. Bet te būs grūtāk jau. Es nedomāju tā. Man sāk likt... Jau manuāli augšā iet. Tur, es ceru, ka ieslēgts bija. Kas ir manuāls?
Nu, bet tu domā, ka skatās cilvēki, kas zina, Jā, tavs kanāls ir vērts tikai uz šo visu, ko mēs šeit darām. Manuāls ir tā kā ratā braukt, tikai neminoties šitā tā vienkārši. Balansēties uz aizmugurējā riteņa. Kam šitas ritenis? Ārķi. Šitā grūti griežās vienā vietā. Šitā jābūt? Ārķī tev kaut kas ritenim pizdā. Man rekur liekas, ka vieglāk ir no moču uz riteņa nekā no riteņa uz moču. Pēc mūsu pieredzes. Šis viņiem ir otrs tev izbrauciens, tad mēs iesim uz otro reizi uz močiem, tad mēs arī. Dai, sākam. Un jāuzraus tur, ja? Jā. Tas bija tieši tas, ko es arī gaidīju, ka aizies šitā. Jebā! Es domāju, ka es ar muguru nopisīšos lejā. Tāpēc ir tas, ka tu brauc augšā, tev jāuzsvarās mazliet uz priekšu. Nemīst. Galvenais nemīst. Tu dari to pašu, ko tu darīji, ka tu brauc augšā, vienkārši pašā augšā, tu mazliet patsvarēt. Man pofig. Tu seko rampai, bet tev vajag bišķi augstāk Intelektam. uz priekšu. Sekoju līdzi intelektam. Tur jau nav kam sekot, džekiem. Skatāties, kā tas viss ir jādara. Robs mazliet pārnes to svāru uz priekšu, tad bišķi labāk ir. Viņš nenoliec no riteņa. Nu jau, viss. Lejā tetā un augšā uz to tur. Uz to stāvāko vai pa vidu? Nē. Pa kreisi? Boks nosēdēt, tas saucās. Man atkal Robert, kā sākās gāja? bailes. Easy, viss bailes. Man tur baila lekt ir iekšā visu laiku. Dai, lecam. Pirmais laiks? Es nezinu. Nē, lai Matīs jauc pirmais. Tā man nebūs varianti. Tur arī jāsākas uz priekšu, vai ne? Bet, Jā, sveries ritīgi uz priekšu. nē, rītīgi nē. Noļķikā! Jā. Mēģini. Man ir bail, bet es varu lekt. Nē, es lecu. Tas bija viegli. Mācēs? Mokies. Spēcīgs. Spiekus. Pagaid, mācīšu. Nē, lai improvizē. Nē, es nemācīju. Nē, pagaid, man vajag bišķi sagriezt šitā kaut kā. Lai improvizē. Kāpēc uz dobrat noliet? Nē, bija mierīgāk nekā es to izdomāju galvā. Dai, kā pārā nobrauc lejā, tā kā Roberts. Tev jātiek līdzi viņam. Grūti izkāpt, ne? Bišķiņš zūd kājas. Esmu piekusis vairāk no tās kāpšanas ārā nekā no jebkā, ko es šodien te esmu darījis. Es tagad gribu ātrāk pamēģināt. Nē, es tev ar tevi vēl uzmīties. Flip griežot, tev būs Flip griežot, labi? Flip griežot. Tas nav joks. Es saprotu, tas nav joks. Es klausies, kā es visiem saviem maziem tās. Flipam ir 3. Jā, man liekas, nosūpējuši. Nē, sveries virsū uz riteni. Uzticies sev. Stāsts soļus. Kad ir 3 soļi. Vienais tu ieliec uz muguriņas, vienkārši nokritīsi. Vienkārši šitā brauks un uz muguras nokritīsi. Turēs ričuku, vienkārši šitā nokritīsi. Tagad vairāk uz dibeni. Jā, es saprotu. Otro reizi tu brauksi un darīsi visu to pašu, tikai parasti stiprāk. Un viss, un ir. Un trešais tu uztaisi. Flipam ir 3 daļas. Tur. Nu, pēc tam Tu tā iemācījies? Reizīs, 5 ir koks. Tādos soļos. Nē, nu citam grūtāk ir, citam vieglāk ir. Vai man ies viegli? Tas no sākums uz muguriņu. Jā, tad uzgriez vairāk un tad jau viss. Tā ir ritīgi min, Rob. Ritīgi muguriņas ies? Nē, viņš šeit vienkārši. Vēl palīdz vienkārši. Nu, viņam jāpalākā vēl ir. Re, kur labs ētēns bija. Tad normāli aizlec. Tu te tā gaidi tā, ka tu piezemēsies, bet tu piezemējies un ritīgi tā mīksti. Man patīk. Kāda pirmie lecieni softā viņiem?
Es pat nezinu, te vienkārši uzreiz abiem flips jāgriež, tev nav ko runāt. Man liekas, te ir pilnīgs 10 no 10. Viņi ļoti labi brauc. Ļoti labi. Viņi vienkārši no softa mierīgi nobraukuši. Tas ir reāli, jā, broši, tas ir reāli. Daudz. Daudz sabīstās tieši no tā. Nu jā, jo tur ir ļoti šaurs. Tev jāimprovizē, jo tu nezini, kā darīt. Mēs neko neskaidrojam, arī to pašam jāizdomā, ko tu dari. Bet reku abi izdomā. Ļoti labi. Robertam, Matīsam ļoti labi sanāk. Abi? Profesionāli. Vienu reizi ieliek. Nē. Es parādīšu, kā. Pēc tam. Tu tagad laid garām vienkārši lēciens. Tu tērē spēks liet. Profesionāli motocross braucēji un amatieru BMX braucēji mums te ir. Izklausās tā diezgan negatīvi, bet reāli normāli amatieri. Tas ir labi, man liekas. Es domāju, ka es esmu vispār vēl bērndās līmenī. Nē, amatieru braucēji jūs esat. Nē, kā tu skaties, sacensībās viņi nav amatieri. Pasaules līmenī sacensībās jūs esat juniori un Arī vēl. Latvijas, nē. Nu jā. Amatieri jau šogad tu esi, tu postēsi, mēdēs mād Liepājas klips, Frončiks, flips, tas viens vispār, jā. Nē, bet es domāju... Es nevaru tik tālu. Ja jūs zināt visu YouTube, cik šitas ir grūti izkāpt ārā. Treniņos viņiem vajadzētu nākt pie amatieriem, tāpēc, ka iesācies viņiem būtu pa grūti. Tas būtu pa grūtu? Tāpēc, kā traucētu. Ka viņi sūdīgi? Ka viņi vēl nav tik labi, cik jūs, nevis sūdīgi, tā nedrīkst teikt. Es atvainojos, ja gribi kādā nākt aizskāra ar šitiem vārdiem. Vēlties Neaizteigat man BMX komunu tikai. Ja jūs vēlaties nākt ar Valteru trenēties BMX treniņos, rekur Valteru. Es netrenēju, nevaru man plagot. Nu, tu jau esi treneris ik pa brīdim. Viņš mācās būt pa treneri. Tu vari būt trāpīt uz Valteru treniņu. Nē, man ir ļoti vienkārši privātie apmeklējumi 50 eiro stundā. Hit me up. Valters Klaips BMX Instagramā. Minimālais treniņa ilgums 2 stundas. Jū, tā jau ir, jā. Sotaks pat treniņu. Tā jau, man jau aptuveni tā arī ir. Un mēs ar močiem samaksājam 15 eiro pat rastu. Normāli. Bet tas jau tā. Nu, jā. Mums jau nebūs jāmaksā. Bet tu jau zini, cik, kā 15 eiro pa indoru. Tu zini, cik maksās, tu mocis pabraukt pusotru stundu, kaut 150 eiro ir. Lieliskā dāvanā. Tāds reāli piedāvājums ir, jā. Pat rastu var pabraukt no mocis, kaut 150 eiro pusotru stundu, man liekas. Tad redzēt. Jūs mums prasījāt 15 eiro par šito trasu. Mēs varam arī samest. 15 no katra pa indoru izīrēšanu, tas ir lēti. Cik? 50 eiro no katra. Cena, bet pēc tam atstāja 75 eiro katrs. Tad cik beigās tā cena? Nu, beigās 15 eiro no katra, tad 50. Katra teikuma auga beigās. Tu brauc, tu netaisi man eitīs šitā. Es jau to es tagad vispār taisni gribēju, lai... Jā, bet es jums saku, jūs ap divu man sakat, es izlaiku šārā, bet tu jau netaisi šitā, tu jau nebrauc prom. Nu? Tu brauc ar mazliet iegriezienu un gaisā vienkārši griezi ķermeni. Tā kā Jāgriez. širā ten tikai ar riteni. Tu dari to pašu. Tā. Es mēģināšu tikai nākt pār. Mēs šodien pieņemam pilnīgi visus uzdirsienus, jo mēs esam vienkārši iesācēji. Jā, beigās iesācēji. Mēs nonācām pie secinājuma, ka tomēr ir iesācēji. Tev ir uz kreiso matīs šitā? Šitā? Man jau tā ir ērta. Man ir šitā. Kāpēc viņi jautājums pa kreisi? Tev pa labi jādara. Ja man ir ērtāk pa labi griezties, Davai, Kājas griezies. tad nepareizi stāv. man vai tā kreiso kāju priekšā? Griezies. Jā, iesācējs vēl to var izlabot. Jo ilgāk braukā, jo grūtāk izlabot. Jā, Arčī, kā ir ar to ātrumslēkšanu tam mocim? Un kājās braukšanu? Paga, kāpēc tu man dirs pretī, es esmu treneris šodien? Davai. Es, kad biju treneris, es tev vispār nedīru. pantē. Man patīk tas velosipēds. Es uztaisīšu, zai pāri. Man pa labi jāvar. Go! Labi, tas tikai. Nē, labs. Jā, bet rītīgi, ar sirdi un dvēseli matīs iekšā, nav ko te lausties. Opa, man eitīgi. Jā, tu uz nepareizo pusi. Šloks vienkārši ir. Nekas. Dzirdēs video. Viņš te, kas ir klājbišķrīt? Viņš cēl klājbišķrīt. Tas man tā standartā šodien. Te tā. Jā, Cik augsts es esmu. nenormāli. Jā, vajadzētu.
Ei, Kirst! Nenormālīgi augstu jūs esat. Džeki brauc ar močiem, lēkā 100 metru augstumā un mums... Jā, 100 metri. 100 metru augstumā. 100 metru augstumā. Lūdzu, tagad ieej kaut kādā Googlē un uzrakst, kas ir 100 metrus augsts un paskaties, cik tas ir augsts. Tas, kur es šogad nokritu, ne? Palēvicam. Ui, krīt! Tur bija 38 metri tikai. Jūs, bļā, sarkasmu nesaprotat? Jā. Ej, tu dirski. Lecam viens aiz otru. Iespējams labāk ideja šodien. Lecam viens aiz otru. Bet es tagad, man liekas, triku netaisīšu. Tais, vai ne? Tais, ko tu? Vienkārši lēc āršana mugus. Tā kā īzī, Matīs. Galvenais nemīzi. Tu jau taisī kaut triku. Ātrums ir prīmā priekš backflip. Pagad, tu gribi 3.6 taisīt? Jā. Skaties, kā 3.6 taisīt. Tu dari visu to pašu kā Vaneitijā. Tu lec un tu skaties caur padusi un meklē. Skaties caur padusi garām riteni. Kur tev jānosēžas. Jā, meklēt, kur nosēsties. Jā. Nedari šito ten. Tu griezies un skaties caur labās padusis un tad meklē, kur nosēsties. Es nesaprātu. O, kas pa augstumu! Zini kā, es mācīšos rotāciju no šajienas rocām. Tad, kad es sapratīšu rotācijas, nākušu no turienes uztīšu 1-3-6 un visu. Es varbūt kautrējos no šitās kameras. Es zinu, kā baidos no pārliecības. No pārliecības, ka man liekas, ka kādā brīdī man pārliecība aizies lielāk nekā mans skills. Es nejūtos pārliecības. Pirmie labākā rīta nekā. Nu jā, šī ir pirmā diena uz riteņa. Redzi! Ļoti labi! Šis vispār, kas tev ritens ir, šis ir labākais šeit. Šis ir labāks pa Valta riteni. Nē, nu paskaties uz viņu. Man patīk, kā viņš izskatās, jā. Nu šis ir labākais ritens, kas ir šeit. Kāpēc tā ir? Kā? Viņš tur smagi griežās vienā vietā. Tas tāpēc, ka zobrats līks. Labākais ritens šeit. Nē, nu tas ir... Sponsorējiet, dodat šitos te ziedojumus jauniem detaļu iegādiem un labākam YouTube saturam. Labi, davai man jālec ir. Davai, Arčī. Man tomēr jātrenējas šodien ir. Jā, tagad mēs ar kādru brauksim. Mēs jau domājam nākamos piedzīvojumus. Bet, protams, katru dienu. Es jau nedzīvoju šodienai. Es dzīvoju Tāpēc Valters liek sev vēnās iekšā. Treni vēnās? Treni tu divsā lietas. Pasties, te jau bišķi var kādu pumpiņu ieraudzīt. Vēnās, zinu, ko es laižu? Asins donoru centrā es nododu asins. Es tikpat veselīgs un pareizs cilvēks, cik es un aizienot. Vispār, tu te tā būtu uztaisīts. Ko mēs te lēkāk vēlreiz reāli divsātojot? Tev bail? Kā tam man būs? Nepatīkam vienkārši. Viņam bija bail. Jā, bet man jau ir bail un te stāvot lejā. Kā tu vispār augšā jau skāpi? Nu kāds tu neesi? Kaut vai šitā, jā. Kaut vai šitā, jā. Ko tu gribi, lai es tev palīdzu? Nepalīdz. Nepalīdz, labi. Un nolūst viss sarkanais. Tev ir bail no augstuma? Tagad ir. Džeks vai sēri? Man ir bail. Tāpatās, kā tu te griezi, tāpatās arī tur. Tur nebija augstums. Robim no viena pirkstiņa augstuma bail. 3, 2, 1. Es tā šķība aizmetos. Tagad jau es varētu vēlreiz. Nu, protams, pēc kāda viss gudri. Davai, mēmākais flips šis bija. Bišķi vairāk. Man vajadzēja saprast, cik es ļoti griezīšos. Jā. Nu tas labi, pirmais Roberta backflip mēģinājums. Beigās sāk. Man ir mērķis un es eju uz to. Es jau tikai gaisā atkal sāku griezties. Esmu gatavs griezt. Roberta otrais backflip mēģinājums. Šitas bija.
Es tagad Nu, Roberts vēl nav. cik ļoti ritens griežās. Tu jau griezies, ritens seko tev. Tu esi galvenais pāri riteni. Tu kontrolē riteni. Es sapratu tev, treneri. Es esmu galvenais. Esmu tas, kas dara visas darbības, nevis ritens. Tieši tā, Es vadu pāri riteni. I'm the king. Jā! Šits bija labs uz muguriņas mēģinājums. Nebija. Davai, bļaņ, saņemies, kur tu pisies? Davai! Wow! Wow! Un šito es gribēju iemācīt. Wow! Bija reāli labi. Nevajadzēja laisties vaļā. Nu reāli bija labi. Nevajadzēja laisties. Es savīzos tajā brīdī, ka tas ritens aizsūt. Tā nedara. Idiots. Man jau likās, ka man kājas vienkārši no riteņa atrāvās un tad es atlaidu. Easy! Kāds sajūts? Fenomenāli. Es esmu amatieru līmeņa BMX freestylists. Jūs stundu braucat. Stundas laikā Robs jau mācās backflip. Es softā uztaisīju 1.8, bet es tur nejūtos komfortā. Es sapratu, ka es mainīšu. Un tad pārgāju uz īstu lietu uz reālu boksu. Es uzreiz jāatnāc. Man liekas, drošāk. Un tad es pakačāšu te bišķi, un tad es sāšu triks taisīt. Kārtējais mēģinājums no Robi uztaisīt backflip. Tagad viņš jau samainījis riteņus. Tagad mēģinās ar valču riteni. Es ļoti ceru, es viņam novēlu visu to labāko, viņam šodien tas izdodas. Tu saskrāpēji? Stūri saskrāpēji. Nopērc melno marķieru ātri. Es viņam teicu, ka es ziedoju kaut kādu uztaisīšu. Viņš teica 70 eiro. Es biju tā bišķīt. Šokēts? Jā, tā kā BMX nav lēts sporta veids visiem, kas to grib pamēģināt. Tas jau kādā līmenī grib. Pērciet moču un brauciet motokursā. Tur jūs saskrāpēt tā, neredzēt. Roberts ir uz vīļņu vēl joprojām, viņš neatmet cerības. Tā padomā, te baigi masīvs viss. Es redzēs kā. Bet zini, kāpēc tā apstājās, jo tu izstiepies pilnībā. Nu jau bija galīgi sūdīgi. Robert. Bija reāli labi. Vēl bišķi stiprāk. Bišķi stiprāk. Vajadzēja stiprāk. Viņam vajadzēja arī turēties bumbiņā. Tā jeb kaut vai, lai viņš šitā uztais. Viņam jau tas nav, Nē, viņš nebūtu izgriezies, ja viņš būtu tā, kā viņš bijis. Šitā taisa vienkārši stiprāk. Tā kā Labi ir. viņam jau tas. Es tā uztaisīju savu pirmo backflip taisnes zaldāts. Tā jau, man liekas, ļoti daudz taisīšu. Pirmo? Kā jau pirmo? Un viņam jau ir baigi neinteresē. Viņam nav tā kā mums tipa te. Davai vajag pareizi. Viņš uztaisīs tā, pēc tam piedzersies nereāli mājās. Es rakstīs visām meitenēm. Kā jau Robs. Robs var baigi trakais džeks. Viņš tik alkāns arī ir. Man ne, Rob? Kas bija? Jā, Es teicu? Gan jau. Ai. Kāpēc tu atkārto to pašu kļūdu? pamēģini tu. Robert, davai, tev laiks sāk spiest. Es visu ļoti ceru, ka Robertam tas izdosies, bet mēs neesam pārliecināti par viņu. Bet mēs gribam, lai viņam izdodas. Ir! Davai, Rob, tagad ir būs. Atceries, ko tu darīji. Jā, viss bija perfekti. Viņš tagad kurms tā kaut kā salocījās. Tu teici, ka tās pēdējie divi lecieni. Karoči, šeit ir pēdējais leciens. Nē, tā nedrīkst teikt.
Šis būs leciens, kad tu uztaisīsi backflip. Šitajā lecienā es teicu, man asars. No laimes. Laikam. Šitajā lecienā, jā. Raušu cik viens stingri var. Un šis ir visiem tiem, kas man neticēja riteņbraukšanas spējās. Nākošu gadu gaidiet man Mēd Liepāja iesācēju grupā. Es taisīšu backflip, tas būs mums vienīgais triks. Un tu iesācēji klasē pēc šī uzraksta? Kas tur rakstīts? Zelts. Jū. Iesācēju klasē pēc šī, es eju. Chickens bija. Jā, pa vīdu es atlaidu un beigās atkal pierādu. Step by step, Robert. Motokrosā tu arī neiemācies vienā dienā uzvarēt. Es pēdējā mirklī atlaidu. Bļā, ritīgi tuvu, Robi. Bet es biju pierāvies. Cik cilvēku Latvijā tā māka? Gan jau kādi? Kad 11 māka? 200. Man ļoti, Viņš tāds paturālīgi. Nē, vienkārši liekas tik nāvīgi, ka tā roka iet, ka nezinu, ka varbūt kaut man ļoti nepatīk. Viņš bija ļoti labi nācāries. Šeit tā, un brauca, viņš tā kā tā un tad, rau, vajag tev līdzi, Rīt, vajag vairāk ietu. Ar rampei. Tas bija ļoti bailīgi, man. Viņš ir pilnīgi kājām gaisā roku vēl izliek un ritenis vēl stāv šitā. Paturālīgi. Pirms šitiem pēdējiem 2 mēģinājumiem atstājiet komentāru. Viņam izdosies vai nē? Jā, tā ir uzspēr pauzi, ko jūs sakat, jums sanāks vai nē. Mēs vēl paši nezinām. Bet galvenais, mēs pieņemam donations, būs aprakstā bankas konts. Arčam vajag jaunas ziemas riepas. Silence vai triangle. Maksājuma mērķis ir ziedojums Artūra ziemas riepām. Jā, ziedojums. Tādā valsts ieņēmuma dienas. Nē, mēs varam ko sakt tur. Dot ir vieglāk nekā ņemt. Arturs nevar izdzīvot bez ziemas riepām. Nē, no ziemas riepām. Zem 4 mm. Jūs zināt, kas notiek, kad policija apstādina. Ja Arturam izraus tagad riepu kontrolē apskatu, tas vispār būs ļoti bēdīgi. Es nezinu, apstāsies dzīvu. Viņš vairs nevar izlutināts. Viņš nevar ar skājiem pastaigāt. Tāpēc dod. Tāpēc. Pēdējā reize. Pusviens pa nakti. Paldies, Rob. Bija ļoti labi. Ļoti bēdīgs beigas. Lūdzu, ziedo. Ec un Edijs vienkārši. Labdien. 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 Labvakar. Ko mēs šodien darījām? Mēs braucam BMX riteņiem. Mēs šodien darām pretējo. Pagājušais mēs devām braukt ar Robu mocu. Tagad vēl man jāizdod izbraukt ņēmā kvadriciklu, bet tagad Džek mums deva braukt ar riteņiem pa rampām. Roksāp. Nu jā, adrenalīns. Trauma. Jā. Injuries. Kas notika? Es tur taisīju vai ne to backflip. Man ritenis tā šķība sametās un uzkrita uz rociņas. Apaļšābos, bumbierim, cēpt. Mēs šodien braukājamies ričkiem. Mēs ne, viņi divi. Jā, man liekas, ka ritīgi labi gāja. Es jau gaidīju, ka būs daudz sūdīgāk. Tāpēc, kā Robs gaidīja, ka mums būs sūdīgāk. Es domāju, ka būs daudz ilgāk jāpierod, bet Džekāš uzkāpa un tā arī aizgāja. Un Robs vakar beigās jau flip griezu. Sākumā vispār ap 2-3-6 jau griezu. Mēs kādā 3. lecienā jau 3. Jā, 3. lecienā, tā kā man te nav vispār ko piebilst. Tā kā baigā atšķirība nav starp motocross un riteņbraukšanu. Man liekas, ka nav. Man ļoti patika, kā Roberts un Matīs brauc ar riteņiem. Es gaidīju lēnāku progresu, bet tajā pašā laikā es gaidīju, ka Roberts uztaisīs backflip uz rezī. Bet, diemžēl, šis video ir emocionāls. Tāpēc dot ir vieglāk nekā ņemt. Lūdzu, uzspiediet like, share, subscribe. Visu linku tur lejā. Jā, komentējiet, konts lejā ir, jā. Aprakstā. Kaut kāds konts ir. Nu, tur var kaut ko padarīt, ja jūs gribat kaut ko tur čiki-puki, maki-paki. Maksāja mērķī, tad norādīja, ka tas ir ziedojums, lai viņam valsts ieņēmuma dienas nesāk piečakarēties. Varēja tā teikt. Jauns rieps vajag. Viņam vajag jauns ziemens. Nu, Robert, kā tev gāja? Sākumā es ierados. Es braucu ar Arčī riteni. Pēc tam es sapratu, ka
saprotu, ka man Valter ritenis labāk piestāv pie manas tās braukšanas stila. Un tad es taisīju backflipu, bet īsti līdz galam nesanāca. Tāpēc es ceru, ka man būs vēl kāda iespēja, kad šito pabeigt. Es ceru, ka es neaizmirsīšu, kāds jādara. Un vispār esmu apmierināts. Palielam, es visu laiku jokojos, ka es taisīšu backflipu un es pēkšņi sāku taisīt. Bet paldies visiem! Es esmu ļoti apmierināts ar šodienas braukšanu. Es nekad dzīvē iepriekš nebiju braucis ar BMX riteni pa rampām. Tas bija kaut kas negaidīts, traks priekš manis. Tas galīgi nav tā kā braukt ar mocu pa trasi. Vispār nav. Un es esmu ritīgi apmierināts ar progresu. Es, protams, negāju tik tālu kā Robs uz backflip. Robim tomēr bija pieredzīta tur bērnībā un tā. Bet es noteikti gribētu visu to vēl atkārtot un vēl atbraukt pie džekiem, pabraukāt ar riteni. Tas baigi interesanti īstenībā ir. Čau visiem! Paldies! Čau visām! Paldies! Robs man vienreiz teica, ka viņam neinteresē kāds vecums, galvenais, lai ir uz 47 kg. Paldies! Tas Robs man to teica, es neko nezinu. Viņš man pasaka, no tavas mūtas. Robs tā nekad nav teicis. Ir gan, viņš tagad dirš. Paši izdomāja. Nu ko tu dirš? Ej, dirš starči, bļā! Get pranked! There's a camera there. Pranked! Viss, kas tevi parakstījies. Kur? Gačiņš? Gačiņš! Gačo? Mēs? Gats ir. Pasties, kas ir tas pa skulptūru? Tas ir gačo? Šīs? Gūs? Tā. Tu ir kaut ko pīpē aizliek. Braucam? Jā, davai. Tinamies. Braucam slīpēt? Braucam? Nē.